Sveiciens skaistajā pavasarī, sveiciens no Liepājas, no Vēja pilsētas. Pamodos šodien ar labu noskaņojumu. Un sāku domāt par to, jo strādājot ar cilvēkiem jau šos daudzos gadus, ja jau pati jau no 2000. gada apzināti šo ceļu, no 2010. jau vadu gan seminārus, nodarbības, kursus un arī eņģeļu skolu. Esmu satikusies ar cilvēkiem, kuri nes sevī tādu, grūtsirdību, spriedzi, neziņu, arī bailes. Un es tad sāku domāt, kā tad ir ar mani? Ja, jo pa šiem gadiem ir tiešām daudz kas izdarīts, daudz kas paveikts. Un, ko es varu teikt, kad viena no manām spēcīgākām praksēm ir pavisam vienkārša prakse. Es viņu saucu par rīta praksi. Ja, tā ir noskaņa, ar kādu tu iesāc šo dienu. Un, šo noskaņu ir svarīgi izpētīt. Tikai tad viņa ar laiku var sākt kļūt apzināta. Izpētīt, kas ir tas, kas ienāk manā galvā, kad es vēl neesmu pamodies. Ja es esmu tajā alfa stāvoklī, ja jau kaut kāda enerģija, kaut kāda emocija manī sāk aktivizēties. Es atceros savu zemo punktu. Tas bija, varētu teikt, mans labākais punkts, viņš man modināja. Ja tas bija tiešām iesākoties jaunam gadsimtam, iesākoties 2000. gadam, ja, laikam tieši pirms 2099. gada beigas, kad es biju savu zemākā punktā, zemākā krīzē. Un tad es atceros, kad man vienmēr bija tā doma Dievs, kaut es rīt pamostos un es justos jau pavisam citādi. Ja, jo šie depresīvie stāvokļi, viņi ir ļoti smagi. Ja, es domāju, tie, kas to ir piedzīvojuši, jūs zinat, par ko es runāju. Un es atceros, kad bija tāds posmiņš, tas alfa stāvoklis, tāds kaut kāds mirklis, kad es pamodos. Un manī nebija nekādas ne spriedzes, ne sāpes, ne neziņa, ne trauksme. Jā, vistrakākais bija šī te trauksme, kas visu laiku tev pavadīja. Bet tad, burtiski pagāja dažas sekundes, un viņa atgriezās manī. Un es sāku pētīt to mirkli, kad viņas nav. Es sapratu, ka tā patiesībā nav mana patiesā būtība, šī trauksme. Ja, šis depresīvais noskaņojums, šī neziņa. Ja, kad mana patiesā būtība ir šī tīrā esence, ja, kur ir miers, harmonija, vieglums, prieks. Protams, tad sākās padziļināts process, es meklēju šīs iespējas, kā iziet no tā ārā. Jā, un mana praksa arī bija pavisam vienkārša, bet ļoti dziļa. Es sāku lūgties, es griezos pie Dieva, es lūdzu viņa atbalstu un palīdzību. Un tā nebija griešanās kaut kādā draudzē vai baznīcā. Jā, tā bija dziļa noliekšanās augstākā spēka priekšā, jo es zināju, ka tikai viņš var man palīdzēt. Un tad ar mani notika šis brīnums. Ja, kā es saprotu, atvērās vainaga čakra un enerģija sāk plūst brīvi, viegli, harmoniski, un šī spriedze, neziņa, depresija, viņa pati sāk izgaist. Ja, un es biju tādā, varētu teikt, vieglā, mīlošā sirds sajūtā. Jā, es varu teikt, ka es esmu piedzīvojusi brīnumu. Tas ir brīnums, kad viss vienā mirklī izmainās, viss tava enerģētika. Un patiesībā tad arī sākās mans ceļš. Jā, tāpēc šī prakses viņu arī turpina vēl līdz šai baltai dienai, 25 gadus. Kad pamosties, sajūt, kas tevī notiek.
Un ja kaut kas notiek, kas ne ļoti tev patīk, ja vai tev velk uz pagātni, ja vai tu sāc ar spriedzi domāt par nākotni, ja, ko es šodien darīšu, ko es ēdīšu, kur es iešu, jā, tad tas nozīmē, ka nav vēl nostabilizējusies iekšējā platforma, iekšējā ticība sev. Un te, protams, ir šis darbs, ir jāskatās, kas ir tas, kas man neļauj šajā mieru un līdzsvaru stāvoklī dzīvot. Ja bieži vien tie ir kaut kādi pagātnes notikumi, un tad tur jāatgriežas un jāmaina šī pagātne, jāpiedod, jāatbrīvo, jāienes tajā patiesa cieņa un mīlestība. Vispirms jau pret sevi pašu. Un tāpēc iesaku šo praksi, rīta praksi. Jo kā mēs iesākam savu rītu, tā mēs pavadām visu savu dienu. Ja vērojiet sevi, esiet apzināti. Jo bez apzināšanās nekas nemainīsies, ticiet man. Baloža aizlidoja. Ja viņi rāda šo zīmi, brīvību, dodiet sev savu iekšējo brīvību. Jo no mums, tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā mēs jūtamies. Sāc jau šodien, sāc ar jaunu rītu, dod sev šo iespēju. Esi.